tāpēc es izgāju un pastāstīju. Lieta ir tāda, ka manā dzīvē 27. decembrī notika diezgan slikta lieta. Daži cilvēki zina, ka tā lieta notikusi, daži cilvēki nezina. Man viena ļoti liela komerccentra pazudusi vecmama. Principā bija tā, ka viņa ar manu tanti aizgāja maksāt tur uz banku. Viņa izgāja vecmamai, bija jāiziet, tante bija aizņemta un viņa izgāja uz toaleti un pazudusi. Mēs meklējam viņu 27., 28., 28. es aizgāju uz policiju, uzrakstīju iesniegumu. 29. mēs ar maniem tuviem biznesa partneriem Regneru Jāni un meklējam visu Brīvības ielu, staigājam pa šķunīm, pamestām ekām, bet tā arī viņu neatradam. 29., 30., 31. visa ģimene bija šokā. Un mēs nezinājām, ko darīt. Protams, neviens nevarēja palīdzēt, un es kaut kādā otrā datumā tiekos ar Aju, viņa kaut kur tu esi. Un es viņai stāstīju to, un mēs vēl pazudam, mēs vēl domājam, ka viņa aizgāja, piemēram, viņa 74 gadi, viņa slimo ar epilepsiju, viņai jaunībā bija ļoti stipra trauma. Un realitāte ir tāda, ka viņa katru otru dienu viņa iedzer zāles. Pretēji gadiem viņa var nomirt. Un mēs ar visu ģimeni jau pazaudējam cerības, ka mēs viņu atradīsim. Un 4. datumā man piezvanīja mana mama un pateica, ka viņa sēž mājās un ēd. Es biju, protams, šokā. Es aizbraucu uzreiz uz mājām, viņa tiešām sēdēja, ēda, bija ļoti novājināta, bet dzīva. Un iznāca, ka viņa tajā pašā ekā aizgāja meklēt toaleti, apmaldījās, iegāja viena ofisā un durvis aizvērās. Un viņa 8 dienas bez siltuma, tikai uz toaleta ūdeni un ar vienu mūsu BDK laboratoriju pelēt kompleksu duņām, buņžu, 8 dienas viņa pavādīja tur. Un tikai brīnums, un es domāju, ka ne tikai brīnums, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku domāja un mēģināja palīdzēt, atnāca, apkopēja un atbrīvoja viņu no turienes. Tāpēc tas ir mans stāsts, es ticu produktam. Paldies!